Tātad finanšu tiesības. Finanšu tiesiskās attiecības kā gaiss var pārvietoties ļoti, ļoti ātri. Tātad, un tāpat laikā gaiss, elpošana, skābeklis, finanses, ticība šai valūtai, tātad ir ļoti svarīga gan priekš valsts, gan priekš privātā tirgus. Tad, pieņemsim, Forex, tātad priekš valūtas drošībai, valūtas attīstībai ir ļoti nepieciešams ļoti ātras. Tātad, un ir divas lielās ideoloģijas, kā jūs no pirmā kursa atceraties, liberālisms un konservatīvisms. Konservatīvās idejas ir tās, kas vairāk valsts ir slēgta, valsts savām tradicionālām vērtībām eksistē, varbūt autoritāris, totalitārs režīms. Tātad, savukārt, ja tā ir vairāk liberāla, jaunas idejas, globalizācija, pasaule kā globālais tirgus, atvērts tirgus, un tad līdz ar to liberālās idejas, brīvības idejas. Un ja jūs atceraties Eiropas Savienības 5 brīvības, tāda brīvas preču kustība bija tā? Kādas vēl bija Eiropas Savienības brīvās kustības, brīvais tirgus? Tad preces, pakalpojumi, digitālais saturs, telekomunikācijas, kapitāls un cilvēki. Tad šīs te brīvības realizācijas status šeit tieši ir pār valsts